Labdien, cienījamie konferences dalībnieki! Pastāstīšu jums kādu epizodi no savas darba prakses, kas apmēram pirms pusgadsimta risinājās saistībā ar vācu kapiem Cēsīs. Laikā no 966. līdz 1982. gadam ieņēma rajona arhitekta profesora Cēsu rajona izpildu komitejas sastāvā. 60. gada otrajā pusē bija pabeigts pilsētas ģenerālais plāns un apstiprināts 1968. gadā. Līdz ar to bija noteikts vadlīnijas, kā šo pilsētu veidot turpmākos 20-25 gadus. Manos darba pienākumos ietilpa pārzināt, sekot un profesionālās kompetences ietveros virzīt teritorijas izbūves, labiekārtošanas un arhitektūras telpiskās izveides norises. Vācu kapi tajā laikā jau bija slēgta kapsēta. Jaunas kapu vietas tur vairs neierādīja, paplašināt kapu teritoriju nevarēja, jo reizi ar kapiem gadsimtu gaitā bija veidojusies arī ap tiem apkārt apbūve. Bet ap kapsētēm bija vajadzīga sanitārā zona, kuras platība bija gandrīz 300 metru. Protams, Cēsīs šiem kapiem tādu iespēja nebija reāla. Pamazām apsīk esošo kapu vietu sistemātiskā apkope, jo 20. gadsimta pirmās puses vēsturisko peripētiju rezultātā daudzām kapu vietām vairs nebija aprūpētāji. Tās aizauga ar nezālēm, kapu vietās uzkrājās kritušās lapas, pieminekļi korodēja. Dažādi ārēju apstākļu ietekmē pēc deformējās arī kapu vietu sākotnējais aprīkojums. Kapu plāksnes un citas piemiņu zīmes dažviet bija iegrimušas un saštiebušās. Uz akmenskalna vai viesmām veidojās apaugums un rūsa. Šādā novārtā atstātā teritorijā mēdz uzturēties, dzērāji, aktivizējās draudzoņas, notika kapu demolēšana, sabiedrība runāja, ka darbojas pat kādu mērķtiecīgi virzītas bandas. Rezultātā neskaitāmi pieminekļi tika apgāsti, krusti nolausti un no podestiem kapu vietu norvēžojās ķēdes un metāla sētiņas bojātas vai pazudušas sapostīts žoks. Par kapos notiekušo bija sašutuši iedzīvotāji. Pēc kāda pamatīga vandālisma akta kapos satraukumu izraisīja arī rajona padomes un partijas komitejās. Rajona izpildu komiteja uz operatīvu sanāksmi tika aicināti atbildīgo dienestu pārstāvji spriest par kapu radošo stāvokli un tā normalizēšanu. Un kā arī par kapu teritorijas perspektīvu. Visiem ir saprotams, ka tādu postažu pilsētā atstāt nevar. Kapsētā notikušais tika kvalificēts kā huligānisms. Rajona iekšļu daļai uzdeva pastiprināt apsardi, nodīkot patruļus kapu teritorijā un apkārtnē, un komunāla uzņēmuma kombinātam tika uzdots nekavējoši sākt kapsētas teritorijas sakārtošanas darbus. Izteica viedokli kapsētas teritoriju nākotnē izveidot kā memoriālu parku, saglabājot to kā zaļuma zonu ar memoriāliem elementiem iedzīvotāju rekreācijai, atpūtē, pastaigai. Šādu priekšlikumu bijām jau iepriekš apsprieduši ar pilsētas ģenerālā plāna autoru arhitektu Gunāru Būts-Grimbergu, un tas bija strādāts toreizajā to pašā pilsētplānošanas dokumentā. Sanāksmē norādīja arī, ka izteiktais priekšlikums īstenošanai process varētu aizņemt ilgāku laiku, un tas veicams pakāpeniski. Bet vispirms būtu nepieciešama kapu vēsturiskā un arhitektūriskā mākslinieckā inventarizācija, gan sekot projektu izstrādi. Šāds pasākums būtu laika ietilpīgs, jāieplāno, un tam nodrošina arī atbilstošs finansējums. Mans priekšlikums toreiz tālāk netika apspriests, jo bija vērsts uz nākotni. Nebija cerība, ka vecās slēgtas kapsētas saglabāšana toreiz tiktu ieplānot līdzekļi vai to ieslēgts kādā 5 gadus plānā. Visas pilsētas kapsētas toreiz atradās komunāla uzņēmuma kombināti, jeb tā sauktā KUK pārziņā. KUK bija Republikas komunālās saimniecības ministrijas pakļautības vietējais saimniecības uzņēmums izpildes komitejas sastāvā. KUK kompetencija bija visa pilsētas komunālā saimniecība, visa infrastruktūra, ielu ceļu tīkls, apakšzemes komunikācijas, to izbūvu uzturēšana.
Kā viena no ražošanas palīgu nozarēm Kūkā bija akmens apstrāde. Bija izveidota akmens apstrādes darbnīca, aprīkot vajadzīgiem mehānismiem, iegādāt diamantu zāģi, akmens zāģēšanai, šķelšanai, drupinātāju un tā tālāk. Šī darbnīca veica pieminekļu un citu akmens veidojumu izgatavošanu, apkalpoja ne tikai Cēsu rajonu, bet arī plašāku reģionu. Pieminekļu izgatavošanai izmantoja gan vietējos akmeņus, gan ievestos no kaimiņu republikām, Igaunijas, Karēlijas, kā arī apstrādāja otrais citur iegūtas jau izmantotas akmeņus, par ko liecināja uzraksts dažādās svešās valodās to viesmās. Neilgi pēc Vācu kapu veltītās sanāksmes izpildkomitejas priekšsēdētājs Vils Rutmanis atkal mani aicināja uz sarunu par Vācu kapiem. Šoreiz priekšsēdētājiem uz galda bija saraksts par kapu uzskaiti un izmantošanu. Viņš man to iedeva teikdams, jūs tur apskatāties. Saraksts bija rokrakstā uz vairākām A4 formātu lapām. Domāju, to bija sagatavojis un viņiem iesniedz Kuka kā savu priekšlikumu kapu sakārtošanai. Saraksts bija tabulas veidā, kā vēlāk konstatēju, ka apsētā bija veikta pieminekļu uzskaite numerācija. Numurā sarkanu krāsu atzīmējusi pieminekļu akmeņu viesmām. Sarakstā pret katru pieminekļu numuru sekojošās ailās bija norādes par akmeņu turpmāko praktisko izmantošanu, piemēram, pilsētas labiekārtošanas vajadzībām, citu jaunu pieminekļu zīmju izgatavošanai, ielu un ceļu izbūvei vai remonta vajadzībām, sadrupinot akmens sākākās frakcijās. Tātad vērtējot utilāra aspektā. Informācija par šo akmeņu vēsturisko nozīmi vai māksliniecisko vērtību šajā sarakstā nebija. Tagad bija mana kārta doties uz kapiem un svērtēt apzīmētos pieminekļus kultūra vēsturiskā aspektā. Pastaigāja pa Vācu kapiem kompānija uzaicināja Cēsu māksliniekus Jānu Dronu un Raimondu Pinni. Vācu kapi arī kāds no esošajiem pieminekļiem nebija valsts aizsargājuma kultūras pieminekļu sarakstā. Tomēr kapsētas teritorijā varēja konstatēt pagātnes liecības, ka mūsuprāt pieminekļu kultūra vēsturiska vērtība. Varēja saskatīt liecības par kapsētas plānojumu veidošanos laika gaitā. Apbedījuma sastāvs kapsētā nebija viendabīgs. Piemiņas zīme kapa aprīkojumā liecināja par dažādām konfesijām piederošiem apbedījumiem vairāk gadsimtu garumā. No 18. līdz 22. mēs tur atradām atzīmes. Aiz Vācu baltu sektoru, no kā šeit radies apzīmēs Vācu kapi, izvietojās pareizticīgu kapu vietas ar nelielu kapliču. Tad ebreju apbedījumu kapsētā bija arī vietējos latviešu kapi, kā arī vienveidīgi atzīmētu apbedījumu rindas, jādomā karos kritušo apbedījumu. Kapos apbedīto personu saraksts un ziņas par viņu saistībā ar cēsīm mūsu rīcībā nebija. Nebija arī kapsētas plāni, ne arī zināms, pēc kādas sistēmas izveikta kapu numerācija. Kapsētā bija redzams piemiņu zīmju dažādība. Iegravējumiem senā ortogrāfijā izcēlās kapu nosedzošas horizontālas akmens plāksnes, to demontāžu gadījumā rastot atcertas kapu bedres. Kapu vietās pie apbedījumiem kā simbols galvenokārt dominēja krusts, vecs pirmatnējs ornaments, kas jau aizvēsturiskos laikos iegūs reliģisku simbolu nozīmi. Krustu uzskatīja par kristietības simbolu. Vācu kapos pārsvarā bija tā sauktā latīņu krusts, kam visgals un horizontālī gali īsāk par kruststāvu. Otrs bija pareiztīgu ķielu krusts ar slīpas šķiesņu un 5-7 galiem. Bija pieminekļi, kuros izmantota cita kapa simbolika, kā piemēram aizlausta kolona ar taureni. Tauriņš arī sens simbols, kurš norāda uz veselas nemirstību, mūžīgu dzīvi, atjaunot misionāru atzimšanas spēju un cilvēku saikni ar visumu.
Jau pie jaunāko laika bedījumiem uzstādītie piemiņas zīmes kā akmens stēles vai vairāk mākslinieciski izveidot akmens skaldņu sakārtojumus. To savienojumu vai noslēgumu vietas bieži akcentēja eleganti izkalti profilējumi. Dziesmas apdalējums bija kombinēts ar rupjāk apstrādātām viesmas daļām, kurās iestrādāt gan teksti, gan simbolika. Uz vairākiem kvalitīvi darinātiem pieminekļiem bija redzams meistaru vārds, īpaši izcēlāts proģis. Kapsētā bija plaši izplatīta kapu vietas, norobežojušas metāla kalnu veidotas ražūras sētiņas, kapu soli. Arhitektoniski izteiksmīgiem kapsētas galvenajiem ieejas vārtiem mūriem no abām pusēm pieslēdzās kapsētas izveidotais žoks. Mūrētiem stabiem un ažūru metāla kalnu riežu aizpildījumiem starp tiem. To jādomā bija veidojuši dažādi vietējie meistari. Pēc kādas manas pazīstamas cenas dārciesnieces stāstu šo kalnu izveidošanā piedalījies viņas vectēvs Jānis Millers, dzimis 863. gadā, bijis ar zelta rokām strādājis Reitera metāla apstrāktu uzņēmumā Cēsīs, korpusu vēl šodien redzam Vērzēnas ielā. Arī Sanktpēterburgā, uz kuriem uzņēmums evakuēties kara laikā. Saņēmis apbalvojumu goda zīmi, miris 1937. gadā, apglabāts Vācu kapos. Precīzi neatceros, bet šķiet, ka žoks turpinājās arī garīgas jau vismaz līdz kapsētas šķērsojošam mūrim. Žoga daļas uz rietumiem no vārtiem gan liekas novāca apkārtējiem iedzīvotāji, kuriem žoga posmi bija šķērslis traucējoši, lai izmantot kapsētu kā saimniecības pagalmu, kur nokrautu malku uz kapu lāpsnēm to saskaldīt. Mūsu provizoriskā kapu apskata toreiz ļāva secināt, ka visu vācu kapos gadsimtu ilgajā attīstības gaitā uzkrājušies un neskatoties uz postījumiem joprojām saglabājušies kultūra vēsturiskas vērtības, kuras būtu jāizpēj dziļāk. Tas būtu nozīmīgs kapu kultūra vēstures attīstības un dzēs pilsētas vēsturei. Apzīmēto akmeņu aizvākšanu un izmantošanu cernieciskai un komerciālai darbībai bez profesionāla kultūra vēsturiskā novērtējuma mūsuprāt nebūtu pieļaujama. Pirms doties pie priekšsēdētāja Rutmaņa ar apskaties secināto, man šķita svarīgi uzzināt republikas līmeņa speciālistu viedokli situācijas risinājumā. Tāpēc devos komandējumā uz Rīgu. Valsts celtniecības lietas komitejā, pilsētbūvniecības un arhitektūras nodaļā kolēģi manu problēmu izklāstu ar izpratni uzklausīja, bet norādīja, ka esošo kapu apsaimniekošana ir ielokāls uz vietas rajonālisināms jautājums, ko reglamentē pastāvošie normatīvie akti par kapsētām. Kultūras ministrijā griezos muzeja un kultūras pieminekļu nodaļā pie arhitekta Leona Plauciņa cēsnieka, kurš ilgus gadus bija strādājis arhitektūras pieminekļu aizsardzības dienestā, bija galvenais arhitektūras pieminekļu aizsardzības speciālists Republikas augstākajās pieminekļu aizsardzības instancēs. Diemžēl arī ministrija šajā gadījumā nevarēja izvirzīt prasības rajona vai kukam, jo vācu kapu nebija aizsargājuma kultūras pieminekļu sarakstā, bet par vietējās nozīmes aizsargājiem objektiem vācu kapus ir tiesīgi noteikti un aizsargāt pati Cēsu rajonas padomi. Plauciņš gan vērsa manu uzmanību uz iespējamiem sarežģījumiem, ko kapu vietu postījumu vai likvidācijas gadījumā vietējās pārvaldes orgāniem varētu radīt kapsētāju apmetīto ārzemēs mītošo piederīgo intereses. Šo argumentu vēlāk izmantoja tālākai sarunai par vācu kapiem. Tātad vācu kapu aizsardzība bija atkarīga no vietējās izpildvaras un kapu pazinātā izpratnes par vērtībām, gribas tās saglabāt finansiāliem iespējām un vietas pilsētas attīstības prioritāšu skalā. Par vācu kapu apskatēju no koncertēto un uzzināto detalizēti informēja arī Jonis Rutmanis priekšsēdētāju Rutmani. Iespējami delikāti nācās runāt par
visu kapsētu galveno simbolu krustu. Kaut arī krusta zīme pazīstama gandrīz visām tautām, arī priekškristīgās ticības, kaut arī tā kā Latviju tautas rakstu zīme iestrādāt audumos un kongogriezumos, atzinīgi izteikties par to, kā saglabājam kultūra vēsturisku vērtību tajos gados nozīmē būt pretrunā ar vienīgo un valdošo ateistisko ideoloģiju. Būtu veselīgi panākt saucīgu attieksmi kapsētas aizsardzības jautājumā. Tādēļ savā argumentācijā centos izmantot laucīgi korekto norādi par neērtām situācijām, par sarežģījumiem, kādas varētu izražīt ārzemēs dzīvojošas intereses. Krusta vai sarkanbaltsarkanā krāsa kombinācija toreiz tā uzbudināja un tracināja Karola kompatijas darbiniekus, ka viņi ķērās pie vienvainīgā meklēšanas. Man kā rajona arhitektei nācāt atdūrietis un skaidroties, piemēram, kā tribīnas sienā Ļeņina piemēkļa aizmugurē parādījies tumšs krusts, ka veidojas sūnu ieraugums krusta veidā samontētā šūnakmenes un bloku porās. Un ko tur svētku pārādes laikā bija saskatījis pirmais sekretārs Upmals. Tāpat Gučļu vēststrādnieki iemūrētā sarkanu mālu un balto cilikā ķieģeļu joslu necila saimniecības raksturu palīgākas sienā, toreiz satricināja citu pilnvaru sekretāru Roni, kurš sāka interesēties, kāpēc tāds risinājums saskaņots un kas to izstrādājis. Partijas komitejas otrais sekretārai biedrai Rutai Petronai man nācās apliecināt, ka esmu akceptējusi Raunas draudzes atnesto baznīcas vārtu zīmējumu, kurā kā rotājošā ornaments bija izmantots krustu kopā ar latvisko saulīti. Tas bija vērojami pagājušā gadsimta praktizējuši arhitekta Paula Kundziņa darināts zīmējums no laika, kad viņš 1936. un 37. gadā veica ievērojams pārkārtojums Raunas baznīcā. Nebija pamata baznīcas vārtu zīmējumu neakceptēt, bet šeit klāt nāca vēl viens faktors. Otrā pasaules kara laikā Kundziņš bija iegribējis un toreiz dzīvoja Kanādā. Beigās viss jau sakārtojās tā, kā tam jābūt. Raunas baznīcas vārti vēl šodien pastāv Ļeņina piemineklis un tribīna ar visu krusti ir pazuduši no pilsētas vidas, un mazā noliktava eiciņa arī nav nevienam vairs vajadzīga. Minētie piemēri gan liecina, kas kurā laikā katram šķiet svarīgi. Man nav zināms, kādu norādījumu vai rīkojumi sekoja kapu sakārtošanai, bet sarunas ar vācu kapiem ar mani netika turpinātas. Sarakstā numerēto pieminekļu aizvērkšana tūlīt nenotika. Sāka tāpēc, kāpēc arī Cēs pilsētas vācu kapu saglabājusies Emras Vītoliņas kapu pieminekļu daļa, uz kuras redzams ar sarkanu krāsu veidotais uzraksts 31, tas ir šis. Šodien ir apmēram 50 gadu laika distance uz vācu kapu vēl atrodamām kultūrvēsturiskā vērtībām par palūkoties caur mūsdienu skatu un iespēju prizmu. Lai veicas! Paldies par uzmanību!